Tātad šeit mums ir vilkāpeles stādi, kailsakņu stādu bunte sagatavot dzīvžogu stādīšanai. Vilkāpeles izmantojam vidējiem un augstiem dzīvžogiem. Brīnišķīgs materiāls, jo ir ērkšķains, veido necaurējumu dzīvžogu. Ir cērpams, tātad varam uzturēt vajadzīgajā augstumā. Kas būtu jāatcerās pie stādīšanas? Tātad kailsakņu stādi, kurus varam stādīt tad, kad augs ir bezlapas stāvoklī. Tātad tas būtu vai nu rudens vai pavasars līdz lapu plaukšanai. Pirms stādīšanas novērtēsim katru stādu atsevišķi, sakņu daļu un augšpusīti. Saknes, ja ir tādas nesimetriskas, garākās apīsināsim, liekam bedrē līdz sakņu kaklam un bedrē aizpildam ar auglīgu augstu. Vai tas būtu komposts, kūdra, auglīga melnzeme. Cieši pieminam un dzīvžogs pēc iestādīšanas būtu arī jāsaīsina nepieciešamajā garumā, lai veidotos sānu zari un mēs iegūtu tātad blīvu dzīvžogu.